Veiksmīgai turistu piesaistē svarīgi ir pašvaldības un uzņēmēju sadarbība. Turisti ir jāpiesaist ne tikai ar vietas nosaukumu, bet arī ar interesantiem piedāvājumiem un ērtu servisu. Daugavpils novada uzņēmējiem, viesumāju, zemnieku saimniecību īpašniekiem un citiem interesantiem, kuri ir motivēti attīstīt turisma pakalpojumus, tika rīkots seminārs ar mērķi veicināt sadarbību jaunu turisma pakalpojumu organizēšanā, izmantojot lauku kultūras mantojuma potenciālu un vietējās tradīcijas. Semināra ietvaros dalībnieki tika iepazīstināti ar Daugavpils novada muzeju darbību un piedāvājumiem sadarbībai. Pieredzi stāstiem par lauku sadarbības tīklu veidošanas pieredzi Eiropas valstīs, kā arī tika iedvesmoti ar inovatīviem mārketinga risinājumiem lauku turisma produktu pārdošanā. Zemnieku saimniecības īpašniece Lilija Baņita no Naujenes pagasta bieži atsaucas lauku atbalsta konsultantu aicinājumam piedalīties dažādos tirdziņos, lai pārdotu mājās gatavotos kūpinātos sierus. Lai gan viņa nepazīst nevienu, kurš mājās kūpinātu sieru, pati uzskata, ka tas nav nekas īpašs un vairāk kalpo kā iespēja piepelnīties, nevis kā turisma piesaistes objekts. Savukārt Daugavpils turisma informācijas centra vadītāja Lolita Kozlovska secina, ka turisti uz Latgali brauc izbaudīt lauku vidi un latgalisko kultūru, sākot ar keramikas traukiem, produktiem un grādīgajiem dzērieniem un beidzot ar valodu un folkloru. Diemžēl šīs turisma piesaista iespējas tiek ļoti pasīvi izmantotas. Patiesībā reālā dzīve ir ļoti skarba, jo šo sadarbību mēs varam pielīdzināt nulē. Jo, diemžēl, Daugavpils novada teritorijā nav neviena zemnieku sēta, neviena saimniecība, neviens mājražotājs, kurš piedāvātu savus ražotos produktus, savus pakalpojumus, iesaistot tos turisma apritē. Jūs prāt, kas ir tas iemesls, kāpēc ir tik pasīvi? Mēs ļoti daudz par to esam domājuši jau vairākus gadus un analizējuši, bet tā īsti, godīgi sakot, es nevaru rast izskaidrojumu, jo tad, kad tu runā ar cilvēkiem, kad tu ar viņiem tiecies, tu it kā redzi viņu acīs deksmi, apņemšanos, pēc tam tādus solījumus un runas, ka, pagaidiet, tūliņ būs, un pēc tam tas tā viss izšķākst un paliek. Iespējams, ka varbūt uzņēmības trūkums, varbūt tas, ka tomēr cilvēks saskata kaut kādus šķēršļus un pretestības, varbūt viņš mazliet arī kautrējas. Tie, es domāju, ka tomēr tīri cilvēciski faktori. Daugavpils novada kultūras pārvaldes vadītāja Ināra Mukāne ir noskaņota optimistiskāk, norādot, ka vietējiem iedzīvotājiem ir jāpalīdz noticēt, ka tieši viņu spēkos ir padarīt turistu ceļojumus uz Latgali interesantākus un mājīgākus. Es redzu un zinu, ka šeit ir ļoti lielas vērtības, un arī novada Latvijā ļoti atšķiras, un mēs varētu būt arī varbūt šajā vēsturiskajā brīdī ļoti gandarīti, ka dzīvojam tieši Latgales novadā, un esam viens no Latgales novadiem, Daugavpils novads, ar šīm ļoti īpatnējām un varbūt vēl tādām, kā tagad moderni teikt, turisma mārketingā nenostrādātām lietām, un līdz ar to arī tādām zināmām mērā lietām ar noslēpumu, ja, kuras var rakt, meklēt un tad teikt, te ir ko redzēt. Un es domāju, ka varbūt šodien mēs esam tieši tādā brīdī, ka mēs gribam pie muzejiem, pie Daugavpils novada muzejiem, tāda mums ir 3, aicināt cilvēkus, teiksim, bezdarbnieci, zemnieku sētas īpašnieku, amatnieku būt par mūsu partneri. Iesaistīt viņu sadarbības projektos, mācīt varbūt, ka tā lieta, ko tu proti darīt, ka tā ir pirmkārt liela kultūras vērtība, ko tu proti darīt. Šī prasme, kā varbūt adīt, kā aust, kā gatavot koka priekšmetus, tā ir milzīga kultūras mantojuma sastāvdaļa. Un otra lieta – pārliecināt šo cilvēku, ka tā ir vērtība, un tātad arī teikt, ka tā ir tāda vērtība, ko no jums var pirkt arī patiesībā cilvēki, kas brauc šejieni. Semināri tiek rīkot 3 pašvaldības muzejos. Pirmie 2 semināri noritēja Naujenes novada pētniecības un Skrindu dzimtes muzejā un noslēgsies 5. maijā Raiņu mājā Berķenelē.